Teikšu godīgi, ka šodien man jārunā par smagu, bet, manuprāt, neizrunātu tēmu. Un kāpēc tieši šobrīd viņš šķiet ir jāizrunā? Tāpēc, ka šogad Latviju grāmatā ir 500 gadu. Un šim izdevumam, par kur es runāšu, ir, tā sakot, manuprāt, visai nozīmīgs status gan grāmatniecībā, gan literatūras zinātnē. Un es neuzskatu, ka es esmu tas cilvēks, kam nu būtu it kā jāspēj salikt punktus uz īšu šajā jautājumā. Bet tajā pašā laikā tas ir arī mans pienākums. Jo tādu bija, nezinu, kādi dievi, kādi pusdievi, kādi gari lēmuši, ka es šī izdevuma tapšanā biju klāt ne jau no pirmās dienas, ne tuvu ne no pirmās, bet daudzus gadus, un man jāsaka godīgi, nokļūšana šajā, zināmā mērā varētu teikt, stihijā, kā es reizēm izsakos, varbūt nevisai precīzi, lielā mērā noteica visu manu dzīvi līdz šim brīdim. Nolēmu, ka šo tēmu es jums varētu tā kā atvērt vislabāk, izejot no savas necilās personiskās pieredzes. Un kāpēc es saku, ļoti necila tā ir, jo es nokļuvu tur, kur es nokļuvu, nostrādāju daudzus gadu desmitus. Tad, kad man bija 20 gadu, es mācījos 4. kursā, man prātā vēl nebija nācis, ka es varētu jebkad strādāt nopietnu zinātnisku darbu, un vēl jau vairāk pie tāda akadēmiska izdevuma, pie kāda man nācās, kaut gan par akadēmiskumu un zinātniskumu, tur mūžīgie strīdi notika gadu desmit garumā, un vēl šodien es nevaru pateikt. Man te ir tādi gudri kolēģi, kas, lai pasaka, kā tā pareizi būtu, akadēmisks vai zinātnisks. Man šķiet, ka par akadēmismu var runāt tad, ja tiešām ir pilnīgi visi teksti. Ja nākreiz viss rainis, tad arī visam rainim būtu jābūt šajos rakstos. Pametumi nav lieli. Es mēģināšu beigās arī ieskicēt, kas tie ir, tie pametumi, un kādi tie ir, kāda tipa tie ir. Bet patiesībā jau Raiņa kopotu rakstu izdevums, par kuru tad es tagad runāšu, es ceru, ka man nobremzēs, ja es runāšu pārāk ilgi. Piedodiet, es neesmu atslēgus, tas būtu ļoti nepieklājīgi, ja atskanētu telefona zvans. Jā. Var sakot, es sākšu ar 1920. Gada oktobri, kad daļa no jums vēl netuvu nebija šajā saulītē. Un man tātad nācās piedzīvot kaut ko ļoti īpašu, saņemt pilnīgi negaidītu uzaicinājumu, iesaistīties, respektīvi neiesaistīties, bet doties pārunās uz tādu celtni, kuru mēs toreiz jauni cilvēki, tā uzskatījām ne jau no ar kādu īpašu bijāšanu, varbūt arī ar bijāšanu, kurš celtni, kura tāda Rīgā vienīgā, kā zināms. Paskatīsimies uz to. Tātad vēlreiz tiek pieteikta tēma. Pilns nosaukums izdevumam tātad ir Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts, un izdevumi laidus klajā, izdevniecības zinātne, un tas ir noticis gandrīz 10 gadu laikā. Tā ir izejas pozīcija. Tāda izskatījās augstceltņa apmēram, kad es tur pirmo reizi spēru soli pāri slieksnim un pirmo reizi iekāpu liftā un devos uz 14. stāvu un meklēju literatūras sektora vadītāja Kārļa Kundziņa kabinetu. Kā es tur nokļuvu? Pilnīgi negaidīti, jo es biju paņēmusi tikko akadēmisko atvaļinājumu, par iemesliem tagad īsti neizpaudīšos, varbūt drusku vēlāk pieminēšu. Un tajā brīdī mani bija sameklējusi mana skolotāja, pasniedzēja, vai kā mēs to sauktu, šodien kaut kā nekorekti, laikam par pasniedzēju mēs vairs nesaucam mācību spēkus. Milda Losberga, kura pirmajā kursā mums lasīja folkloristiku, un pēc tam tā bija iegadījies, ka es pie viņas rakstīju diplomdarbus. Ne diplomdarbus, bet kursa darbus. Pati bija izvēlējusies tēmu, mana tēma bija ļoti aizraujoša.
es rakstīju darbu pēc pašas izvēles par 1905.–7. gada satīriskiem izdevumiem. Milda Losberga bija darba vadītāja. Es nezinu, ko viņa tur bija tā kā ieraudzījusi, kaut kādu kuslu potenciālu turpmākam zinātniskam darbam vai kā. Biju arī jauno zinātnieku grupā, kura reizēm, retums uzstājās ar kādiem referātiem. Ja nemaldos, es tur vienreiz noreferēju par Darlību Merķeli, un šķiet, ka Milda Losberga, ja es pareizi atceros, arī bija šīs grupas vadītāji. Tā vai citādi, ar viņas norādījumu, es nevarēju tam nepaklausīt, es nokļuvu tur, kur es nokļuvu. Un man sagaidīja, kāpēc es nereaģēju? Jā. Es vēlreiz parādu jums tikai toreizējā institūta logo un tādu, kāds tas izskatās šodien. Tas vairs sen nav Andreja Upīša literatūras institūts un saucas Literatūras folkloras un mākslas institūts. Vienkārši tā, lai tādas elementāras lietas atgādinātu. Un kas man sagaidīja tajā kabinetā? Sirms, ārkārtīgi ieturēts kungs, kungs jau nebiedas to laik, ar džentlmenisku stāju, tādā surdinētā manierē viņš ar mani sarunājās, ļoti cieņpilni, kas man tā kā drusku pat pārsteidz, es nebiju pieradusi pie tādas attieksmes, pie tādas īpašas attieksmes. Un mums sākās saruna, kuru, protams, vadīja viņš, kā man patīk manas studijas, ko es domāju darīt nākotnē, kāda ir mana, teiksim, sagatavotība svešvalodu ziņā. Atzinos, ka daudz vairāk kā krievu un vācu valodu es nepārvaldu. Drusku esmu mācījusies pašmācības ceļā franču. Vai es protu rakstīt uz mašīnas? Jā, protu. Jo esmu daudzus gadus, jau no kādas 4. klases, darbojusies laikrakstiņā. Bērnu jauniešu pionieru laikrakstiņā, Talsu pionieris. Ak, Talsu? Kārlis Kundziņš iejautājās. Un atzinās, ka Talsnieki esam mēs abi. Un acīm redzot arī vienas skolas absolventi, Talsu vidusskolas. Tā gan ir mainījusi nosaukumu Talsu valsts vidusskola, vai manā laikā vienkārši Talsu vidusskola. Un, vārdu sakot, saruna raisījās jau kaut kādos mazliet siltākos toņos. Bijaušana man bija ļoti liela pret šo cilvēku. Tāda man palika līdz pēdējai dienai, kad kopā strādājām, līdz pat 70. gadu sākumam, jo Kārlis Kundziņš bija ļoti īpašs cilvēks. Varētu teikt tā, ka manā mūžā laikam vienīgais tāds īsts kabineta tipa zinātnieks, kurš ļoti reti kāpa katedrā un turēja vērienīgas un tādas skaļas runas, ārkārtīgi erudīts, bet cilvēks man ļoti interesanti paskaidroja vienu no manām bijušām kolēģiem, kā varētu viņu definēt, kurš prata turēt rāmjos, gan mazos, gan lielos. Manuprāt, tas ir ļoti skaists un precīzs raksturojums. Katrā ziņā tajā brīdī tā bija pirmā sastapšanās. Starp citu, es arī turpmāk runāšu par sastapšanos, jo man šī ir tā reize, kad es varu pateikt paldies, noliekt galvu to cilvēku priekšā, kuriem es esmu pateicīgi par to, ka es šobrīd esmu. Un viens no tiem, katrā ziņā, ir Kārlis Kundziņš. Tagad Kārlis Kundziņš saka, vai es nevēlētos institūtā strādāt par laboranti. Tas man drusku pārsteidz šis piedāvājums. Es teicu, laikam gan mums tur nekas nesanāks, jo es jau 4 gadus esmu Latvijas izlasē, individuālā sportveidā, un man diezgan bieži nākas būt ārpus Rīgas, braukāt pa visu lielo PSRS impēriju, un turnīri reizēm ilgst 10 dienas, kad ir komandu sacensības, kādreiz arī īsāk, jo man arī individuāli aicina, es esmu drusku jau uz PSRS izlases sliekšņa, un tā tad mūsu sadarbība laikam ir ļoti apšaubām. Bet paldies par uzaicinājumu un viss. Labi, gaidiet, pēc dažām dienām es paziņošu jums lēmumu. Paiet dažas dienas, un es pilnīgi negaidīti uzzinu, ka esmu uzņemta par laboranti literatūras vēstures sektorā. Man jau tika paskaidrots, ka tādā gadījumā man būs jāstrādā pie Raiņa rakstiem, ar ko tā tad ir nodarbināti praktiski visi, tajā laikā gandrīz visi
zinātniskie spēki, sākot no vecākiem zinātniskiem līdzstrādniekiem, kādi jau tik daudz tolaik mūsu sektorā, kā tas tolaik saucās, nebija. Un tad tur arī bija jaunākie zinātniskie līdzstrādnieki un bija arī pa kādam laborantam. Acīm redzot, tajā laikā institūts bija ieguvis kādas vakances, kuras vajadzēja aizpildīt. Un skaidrs kā diena, ka darbs, kurš bija iecerēts tik vērienīgi un tādā mērogā, nebija paveicams tikai ar tā sakot, kvalificētu zinātnieku spēkiem. Vajadzēja arī tādus zaļknābus pamazām iesaistīt šajā darbā. Un tas tika darīts pārdomāt un mērķtiecīgi. Un, kad es ilgi nevarēju saprast, kādēļ tad galā man ir uzaicinājis Kārlis Kundziņš strādāt tādā iestādē, tik solīdā, un it kā likās, ka, vai tā ir man īstā vieta, vēl ilgi man tā nelikās. Mazāk slimošot. Tā man sportošana tika kvalificēta. Tā. Tā tad jau, te ir 71. gads, pagājuši daži mēneši, un es jau sēžu 14. stāva istabā, darba telpā, kur kopā esam pavadījuši darba stundas un arī pārunas ar vienu man ļoti dārgiem klausītājiem, ar Gintu Viegermani. Vai tā ir, Ginti? Ja? Tu biji gan citā tāpā. Tur, kur Kārlis Kundziņš? Tajā laikā jūs kopā sēdējāt, ja vienā tāpā? Jā, tur mainījās, bet katrā ziņā es pie šī darba galda nosēdēju daudzus garus gadus, un patiesībā es laikam arī aizgāju no institūta, tad, kad institūts pārcēlās, ja otrais tur atgriežoties, kad pārcēlās uz Nacionālās bibliotēkas telpām, es joprojām biju pie tā paša galda. Man aiz muguras ir Ilze Rubule, kura strādāja institūtā jau ilgāku laiku, kurai jau bija zinām pieredze, saskarsmē gan ar cienījumiem zinātniekiem, gan arī ar Raina rakstu, tādiem tehniskiem darbiem, procesiem, kas tika uzticēti mums iesācējiem. Un, vārdu sakot, sākās tāds process, kurā es pamazītiņām, kā pa miglu, kā pa tumsu, teikšu godīgi, sāku iejusties tādā darbā, par kuru man tiešām jāsaka tāda īsta saprašana un apjēgsme radās pēc ļoti, ļoti, ļoti ilga laika. Jo tad, kad es nokļuvu pirmās reizes mūsu nodaļas vai sektora zinātnisko padomu sēdēs, mums tur bija jāpiedalās. Un kā vēlāk es arī parādīšu dokumentu, man drīz vien uzticēja šo sēžu protokolēšanu. Tad teikšu godīgi, es tiešām klausoties, kā tika spriests, kādā līmenī, ar kādu zināšanu bagāžu, un cik atklāti un tieši par daudzām lietām, kas mani tomēr jaunu meiteni tajā laikā drusku mulsināja, jo likās, ka reizēm tādas lietas, diez vai, es nebiju pieradusi, ka publiski pārcelā, teiksim, par Rainu un Aspazijas attiecībām, ja ir runa vai kā. Jebkurā gadījumā tagad es varu, bet es tikai tagad esmu daudz ko pārdomājis un sapratusi, kāda bija stratēģija un taktika rakstu līdzstrādnieku veidošanā maniem vadītājiem. Un mēs bijām tāda diezgan liela grupa. Ilze Rubula visilgāk institūtā strādāja. Ilona Salceviča gan bija pieredzējis cilvēks jau bibliotekāra darbā. Es nācu taisno augsto soli, Valdes Rūmnieks jau arī, bet tas bija cilvēks, kuram bija ļoti augsti karjeras mērķi, un ar viņu man bija minimāla saskarsme, bet es domāju, ka viņš jau bija sen jau noskatījis jau sev posteņus tādus, kuri, tas viņam likās laikam pārāk necils darbs. Kaut gan vienu Raina rakstu seju viņš paspēja sastādīt. Jānis Zālītis un Ines Strēja, mani divi, kā Jānis, vai viņam tas patīk vai ne, es viņu sauc par brāliekšu Raina, un tā arī es joprojām viņu uztveršu laikam līdz kapa malē, jo man nav otra cilvēka, kuram es varu zvanīt jebkurā diennakts laikā, un mēs varam pārunāt tādas problēmas, kas, piedodiet, tādiem normāliem cilvēkiem šķiet, ka vispār liekas kaut kas neiedomājums, labi, nav vērts, jā, tu pats ļoti labi zini. Tās ir, kur likt punktu vai komatu, tas vēl tād, arī tas, bet tā kā Jānis ir cilvēks ar apbrīnojumu atmiņu,
Viņš ir bieži paturējis prātā tādas lietas, ko es pati esmu kaut kur jau tā kā pasējusi, un teiksim, pie katra konkrēta darba strādājot. Es ļoti priecājos, ka kādreiz arī viņš man kaut ko pavaicā, un Inese, mana arī māsa, tikpat kā tajā laikā katrā ziņā, arī man ir ļoti dārgs cilvēks, ar kuru es tā arī nevaru līdz šai dienai, tā sakot, nevaru nebūt kopā. Nevairs darbā pie Raņa. Ines ir kļuvusi par ļoti kvalificētu juridisko tekstu speciālisti, bet katrā ziņā te ir mani cilvēki, es atļaušos teikt uz mūžu. Par Arturu Priedīti tas ir īpašs stāsts. Es nezinu, vai es pie tā apstāšos, jo, teiks godīgi, man ir grūti par viņu runāt. Bet, iesim tālāk. Tā, ko mēs nojautām, kad stājāmies darbā institūtā? Skaidrs, kā diena, vai man lasīt šos tekstus, vai jūs varat izlasīt? Nē, es tomēr lasīšu. Tāpēc, ka man bija jāfiksē daudz, kas šoreiz uz papīra, lai precīzi, ne tā kā citreiz, netik gludi un netik konkrēti formulējot domu. Tātad, mēs zinājām, ka mums jārēķinās ar ideoloģiskām nodevām, kādas tajā laikā, protams, bija jārespektē katram, kas strādāja filoloģijas, jebkurā humanitārā zinātņu nozarē. Tātad, jā, jūs jau redzat, sociāls kā reālismu cilts tēvs, tas ir iepriekšējā, tajā laikā viņš vairs nebija mūsu institūta direktors, Evalda Sokola pozīcija, dišs cīnītājs par sociālismu, par Latviju, kuras vieta būtu Padomju Savienības sastāvā. Apmēram tā, ļoti īsi noformulējot, tādai pamatnostādnei, acīm redzot, mums bija skaidrs, ka būs jāpakļaujas. Bet tai pašā laikā mēs jau bijām no tās paudzes, kur nebija piedzīvojuši Staļina laikus. Un mums nebija tādas aiztures un tādu baiļu un tādu fobiju, kādas bija iepriekšējā paudzē. Mēs diezgan brīvi varējām savā starpā izrunāt dažādas jautājumus. Protams, ka es negribu pārspīlēt to, mēs nebijām nekādi īpašie disidenti, bijām visi, tad jau vispār jāsaka tā, ja tie cilvēki, kas tagad kritizē mūs, kas toreiz it kā pakļāvās šādiem nosacījumiem, uzskata, ka mēs esam, tā sakot, metami visi pār vienu kārti un mūsu vieta ir vērsta uz Mērslēnē, tad man jājautā, kur tad tie daudzie disidenti bija padomu laikā. Jūs saprotat, ko es ar to domāju, es neizvērsīšu šo tēmu. Un tad es gribu nocitēt man ļoti lielu autoritāti, Jāni Kalniņu. Te ir, man ļoti dārgais, kaut kā īpaši dziļi skārušais darbs, Rainis Derīgais un Nederīgais, kas iznāca 1999. gadā. Un viņš ir uzrakstījis tādas rindas, ko man ļoti gribējās nocitēt šoreiz. Lai paskaidrotu, kā toreiz, arī kā viņš jutās. Viņš jutās šausmīgi, jo būtībā šis darbs parāda ar tādām milzu mokām un ar tādiem pārdzīvojumiem. Burtiski tā, it kā viņam tiktu atrauts gabals no dzīves miesas, tika rediģēts viņa uzrakstītais romāns par Jāni Raini vai Raini, un kurš cenzūras dzirnavās tika malts uz nebēdu. Un to viņš ir uzrakstījis šajā grāmatā tik spēcīgi, ka es ieteiktu izlasīt jebkuram jaunam cilvēkam, kurš tā ar vieglu roku visu, kas tajā laikā ir iznācis, tā sakot, aizsūta kaut kur garīgā perifērijā un uzskata, ka tas uz viņam neattiecas. Tātad, tādā ievirzē bija padomu laikā rakstīts visas grāmatas un raksts par Raini svētdienīgi, kā mūžīgās urravās. Liels varonis, liela dzīve. Un atgādināšu, ka Jānis Kalniņš bija pirmais, kurš cik vien viņam ļāva tā laika arī nosacījumi. Raini tomēr mēģināja atklāt tādās cilvēciskās kategorijās, neignorējot arī viņa privāto dzīvi, tādas viņa iekšējās pretrunas, kuras viņš ir norakstījis godīgi no sevis dienas grāmatās un vēstulēs, kuras pirms tam, patiesībā sakot, nekur nebija pieminētas, un nerunājot par to, ka šie teksti tika arī iestrādāti par spīti cenzūras spiedienam Jāņa Kalniņa romānā, kurš iznāca 1977. gadā, kā zināms. Un katram, kurš tiešām grib nopietni iedzināties Raņa apguvē, es tomēr iesaku arī šodien to darbu vismaz pāršķirstīt, ja ne kārtīgi lapu pa lapai izlasīt. Tad mana pirmā sastādītāja, ar kuru man bija darbs,
tehniskais darbs kopā jādara. Un teikšu godīgi, tas bija ļoti neveiksmīgs gadījums. Mirdz Ābols abrīnoja līdz šai dienai no sirds. Kādu daudzumu darba viņa paveic pie rakstiem. Tas ir gandrīz neticam, neaptveram. Dzējas sējumus, dzējas variantu sējumus, tad vēl prozas sējumus, 17. sējumu, kurā ir ietvert arī Raiņa Kastaņola. Tas bija vienkārši pārcilvēcisks apjoms. Un man kaut kā tā likās, kad man tika iedots, ja nemaldos, tas bija variantu sējums. Es kaut kā tā biju pieradusi, kaut kā tā man bija asinīs, ka darbs ir jādara perfekti un kārtīgi un konsekventi. Es tur ieraudzīju visādas neatbilstības un atļāvos tā arī to visu tā kā savest pēc savas saprašanas godīgi un kārtīgi. Tādā kaut kādā sistēmā. Sastādītāji man šķiet, ka bija neapmierināta. Katrā ziņā drīz vien mani tā kā pārspēlēja citam cilvēkam. Un tā bija viena no mana mūža lielajām veiksmēm. Tā bija satikšanās ar cilvēku, kuru es cienu līdz šai dienai un kuras priekšā es noliec galvu. Un es domāju, to pašu par viņu teiktu katrs, kas ir bijis vairāk vai mazāk ciešā saskarsmē. Viņi bija staigājuši enciklopēdiju. Viņi bija ļoti omulīgs cilvēks, vienmēr labā it kā noskaņojumā. Un viņa labprāt paņēma zem savu spārnu vienu otru no jaunajiem, bet ar lielu atlasi. Un es varu uzskatīt, ka tas bija zināmā mērā pagodinājums, ka es biju to vidū, kur viņa ļoti ātri, ne tikai kā nosacīta darba audzinātāju, bet arī kā, es nezinu, kā lai to vispār definē, kā cilvēks, kurš zina ārkārtīgi daudz, kurš literāro procesu saprot citās kopsakarībās, kā, teiksim, arī vidējais tālaik literatūrzinātnieks un domā ļoti neordināri, spēja pateikt arī spēcīgas patiesības, publiski, ja vajadzīgs. Varētu turpināt viņas īpašību uzskaitījumu gari, un pie tā es vēl šo to paskaidrošu arī tālāk. Vārds sakot, Elza mani piesaistīja, mēs viņu saucam par Elzu, bet es nekad nespēju viņu uzrunāt uz tu. Tas bija viens no nedaudziem cilvēkiem, kurš man vairāk kārtā tā sakot, mudinājusi to, bet es nespēju. Man bija tāda cieņa pret viņu. Labi, tas ir sīkums, bet tomēr arī kaut ko izsaka par attieksmi. Elza tajā laikā strādāja pie ļoti interesantas tēmas, un mani arī ļoti interesēja par to. Viņai bija uzdots publicistikas un rakstu par literatūru, nevar tā labāk noformulēt, rakstu par literatūru apkopojums vienā sējumā. Zināms, ka tas nebūs viens no pirmajiem sējumiem, un viņa tajā laikā nodarbojās ar mēģinājumiem identificēt Raiņa neparakstītos rakstus dienaslapā. Kā zināms, Rainis bija galvenais redaktors avīzē. Viņš rakstīja ļoti daudz, viņš rakstīja tādas apgaismības ievirzes darbus. Viņa pirmais raksts, ar ko viņš startēja, kā jau redaktors ir nepārprotami, zināmā mērā saistīts ar 18. gadsimta apgaismības idejām. Viņš vēlāk rakstīja par dažādām tēmām, par iekšpolitiku, ārpolitiku, protams, par visa tipa kultūras jautājumiem un par sieviešu jautājumu. Vārds sakot, tas tematiskais loks bija gandrīz neaptverams, bet nevarēja noskaidrot precīzi, vai sējumā ir jāietver viens vai otrs raksts, un ar to tad, Elza mēģināja tikt galā. Tajā laikā tika pirmo reizi pieminēts, ka vajadzētu iesaistīt šajā procesā skaitļošanas tehniku. Bet kāds tad tolaik bija tas tehniskais nodrošinājums? Par tādu kompjuterizāciju, digitalizāciju vēl, tā sakot, neviens vēl pat nomodu sapņos nebija iedomājies. Bet Elza, protams, gribēja iesaistīt, starp citu arī iesaistīt dažus cilvēkus, toreiz mums bija matemātiskās lingvistikas nodaļa institūtā. Bet žēl netika uzrakstīt disertāciju, kur jau bija it kā iesākta par šo tēmu. Mani kolēģi, institūta kolēģi, izdevniecības kolēģi, ar kuriem joprojām
cieši sadarbojamies un paldies par to. Tie varbūt atceras, par kuru cilvēku es runāju tagad, bet nav nozīmes. Jebkurā gadījumā daudz kas palika neatrisināts. Bet man bija ļoti interesanti un fascinējoši kopā ar Elzu par to tēmu padomāt. Un kopā ar Elzu es pirmo reizi devos uz Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzeju. Toreiz gan tas saucās gan par literatūras muzeju, tur dažādi mainījās tie nosaukumi. Un beigās man par lielām sirdsāpēm un pārdzīvojumu. Tiešām, ja, mani vēlāko gadu kolēģi, kad es tur vienu brīdi vadīju Raiņa Aspasīs izpētes nodaļu, tad tur bija tādi pelēkie kardināli, daži, kuri iestājās par to, ka nekādā gadījumā Raiņa vārdu muzeja nosaukumā nedrīkst atstāt. Labi, lai tas paliek uz to cilvēku sirdsapziņas. Tas tāds skaists vitrāžas tāds elements, kas tolaik bija viduslaiku celtnes Rīgas pils telpu 3. stāvā. Mums bija jāiet cauri par mazo ieliņu uz Daugavmalas pusi, jāiziet cauri pagalmam un jāuzkāp Pionieru pils toreizējās 3. stāvā, un tur bija lasītava. Lasītava bija tumša, lasītava bija bieži vien ļoti augsta un drēgna, bet, mums kādi tie apstākļi bija, tādos mēs strādājam. Un Elza mani pirmajā reizē, kad tur aizgājām, ķircinot, viņai patika paķircināt jauns cilvēkus, un viņa man noliek priekšā lapiņu, labi, tā nav tieši tā lapiņa, bet apmēram kaut kas tāds, un saka, Gundega, lasiet. Varat iedomāties, jā, es tā kā pa celmiem kaut ko tur mēģinu salasīt, bet man diezko neveicis. Pēkšņi Elza pēc kāds pusstundiņas ceļš un saka, ejam. Es domāju, kas tad tā pa lietu? Tikko esam sākuši strādāt kopā un tagad iesim. Uz kurieni? Andreja Upīša bērns. Tas ir 1970. gada 17. Novembris. Un Elza piedalījās šādās dažāda veida oficiālās ceremonijās un ļoti labi pārzināja tā laika literātu sabiedrību, literāro darba virtuvi, varētu teikt, rakstnieku savienības situāciju un tā tālāk. Es sapratu, ka viņai tur bija jābūt, bet es teicu, piedodiet, lūdzu. Man pirmkārt nepārāk gribas tur būt. Labi, neskaidrošu iemeslus. Nekas jau man nebija īpaši pret Andreju Upīti, bet man katrā ziņā likās pilnīgi neiespējami. Es tikko esmu pirmo reizi mūžā ieraudzījis Raiņa rokrakstu, un es tagad celšos un iešu projām neizlasījuši līdz galam. Vai jūs man lūdzu neatstātu, godātā kolēģe, es gribētu palikt, kamēr es esmu izburtojusi līdz beigām. Varētu to visu nepieminēt, bet tagad es lepošos un lielīšos. Kad es aizstāvēju disertāciju pēc 10 gadiem, tad es saņēmu skaistāko komplimentu, vienu no viskaistākajiem komplimentiem manā mūžā. Elza tajā brīdī, kad mēs pie kafijas tas un varbūt vēl pie kādas mazas piedevas, atzīmējām šo faktu, teica tā, ka tādas laborantes otras viņas mūžā nesot bijis kā es. Un es to tiešām uzskatu par milzīgu pagodinājumu līdz šai dienai. Bet tas tā starp citu. Vārds sakot, tā sākās mana iepazīšanās ar Raiņa tekstiem. Tad tieši Elza bija tā, kas mazliet atvēra mums acis uz tādām lietām, par ko, godīgi sakot, mēs pirms ierašanās institūtā un pirms darba uzsākšanas nebijām īpaši neaizdomājušies, neiedziļinājušies. Un, protams, arī šis man ļoti patīk Raiņa apzīmējums kopsaslēgumi, par kopotiem rakstiem runājot. Te jūs redzat īsu sarakstiņu, to kopoto rakstu izdevumu sarakstiņu, kuri bija tātad iznākuši pirms Raiņa lielā 30 sējumnieka, par kur tad mēs šobrīd runājam. Ko tur īpaši pieminēt? Katrā ziņā īpaši jāpiemin 1925. gada izdevums, kur pats Rainis, vairs ne pie pēdējā sējuma, pie 11. Tad viņš jau bija miris, kopā ar Antonu Birkartu ļoti pamatīgi izskatīja tekstus. Cik pamatīgi? Varbūt ne tik pamatīgi, varbūt kā gribētos arī mums, lai būtu pārliecināti, ka viņš visu ir izvērtījis un par visu ir pārliecinājies, ka tā ir viņa griba. Mums to konstatēt bija ļoti svarīgi vēlāk, kā redzēsim. Vārds sakot, tas ir vērtīgākais no izdevumiem, no kura daudz kas tika paņemts un par pamatu
darbam pie mūsu izdevuma. Bet ne mazākās nojausmas mums nebija par dažām citām lietām. Vai jūs esat redzējuši šādu te izdevumu, it sevišķi kopskatā? Tajā laikā lasošiem latvietim šeit nebija ne jausmas par to, ļoti nedaudziem cilvēkiem. Tas ir Raiņa rakstu trimdas izdevums, nosacīts zinātnisks, tā sastādītājs ir Raiņa, varētu teikt, dzimtas pētnieks, negluži biogrāfs Kārlis Dziļleja. Izdevums laikā no 1952. līdz 65. gadam iznāca Vesterosā, Vidus-Zviedrijas pilsētā, kurā dzīvoja un strādāja apbrīnojams cilvēks, kuram līdz šim brīdim, es domāju, arī nav pateikts liels un izjusts paldies. Tas bija Jānis Abučs, apgādes Ziemeļblāzma vadītājs. Tas bija pilnīgs entuziasma darbs. Viņš bija vienkārši burtlīts. Brīvajā laikā viņš strādāja pie šī izdevuma ar, kā jūs jau droši vien sazīmējāt, ar Niklaus Strunkas ilustrācijām un, protams, piedzīvoja milzīgu finansiālu krahu. Parakstītāju it kā bija daudz, bet īsti varbūt pie tā vēl beigās apstāsimies. Bet, jebkurā gadījumā, kur es pirmo reizi šo izdevumu ieraudzīju? Tad te jau rakstīts Raiņu un Aspazijas muzeja ekspozīcijā Kastaņolā. Tas bija centrālais galvenais objekts tajā ekspozīcijā, ko 1980. gadā izveidoja Olga Strunke kopā ar muzeja mecenātu un, var teikt, apbrīnojamāko cilvēku no trimdiniekiem, ar kādu man ir bijis saskarsme pētnieciskajā darbā, Jānis Ritums. Bet tas atkal ir īpašs jautājums. Tātad es pirmo reizi ieraudzīju kopā visu šo sējumus tur, un vēl pēdējais sējums iznāca 1965. gadā ar šādu kopsaucēju Kastaņolu, bet tur bija daudz arī apceru, atmiņu, un līdz šai dienai pētniekam tas ir ļoti vērtīgs sējums joprojām. Tas ir tas, ko Elza, protams, mums drusku apgaismoja. Neviens sējums jau gandrīz nenonāca no ārzemēm sūtītais līdz adresātam. Kā mēs šo tomēr no tiem sūtījumiem, tāpat kā Raiņu un Aspazijas gada grāmata, kura tur tika izdota, Raiņu un Aspazijas fonds, un tas jau īpaši stāsts, kas tas par fondu, 1967. gadā sāk izdot, kas cieši, tā sakot, ciešā sazobē ar, kā šī procesa turpinājums iznāca. Specfondā, kad mums bija tā iespēja tur nokļūt, man tikai un vienīgi darbs pie Raiņa rakstiem, es tur arī parādīšu dokumentu, kāds bija vajadzīgs. Man nebija tik stiprs dokuments vajadzīgs, lai es varētu komentāriem vākt materiālus, tad es jau sāku strādāt patstāvīgi. Tad varēja samanīt, ka cenzūras, respektīvi atbildīgo ideoloģisko sarkas un acīm ir paslīdējis garām šis tas. Piemēram, kādā 5. vai 7. lapusē bija ar Veltes Rūtas Draviņas roku ierakstīts veltījums adresātam, piemēram, Jānim Kārkliņam. Vienkārši nebija tas cilvēks atbildīgais pāršķirstījis šo izdevumu. Mums viss bija skaidrs, ka mēs ieraudzījām vienu vai otru šādu eksemplāru. Tas izteica diezgan daudz. Tā. Te mēs tagad esam tajā telpā, ko mēs institūtā, tā bija vai nebija, par stikla būru saucām, 13. stāvā, tas bija mūsu institūta, arī viens no darba, ne kabinetiem, es to sauc par darba istabu. Tas ir Elzas kabinets, un Elza ap sevi pulcēja, diezgan bieži, tā sakot, jaunus kolēģus, un ļoti cieši viņi sadarbojās ar Birutu Kalnaču, par kuru druskas arī pastāstīšu turpmāk. Tur ir Valdis Rūmnieks pieminētājs, bet par viņas daudz negrib izteikties. Jānim laimējās, jo Jānis ar Elzu, gan vēlākos gados, vienā istabā strādāja. Tā bija vesela pasaule, ko Elza mums atklāja. Es domāju, ka es tāpēc arī šādā veidā veidoju savu stāstījumu,
lai tas, ko tagad es gribu jums turpmāk pateikt, arī par Birutu Kalnaču, par viņas ļoti vērtīgo ieguldījumu Raiņa bērnu dzejas izzināšanā, viņa arī aizstāvēja disertāciju par šo tēmu. Pamazām, nesistemātiski, brīnišķā Elza un Dzidra Vārdauni, arī viena 9. sējuma sastādītāja, drāmas sējuma sastādītāja, atklāja mums pasauli, kurai mēs nebūtu citādi piekļuvuši, jo nekādu sistemātisku semināru vai kādu tādu pārunu jau nebija. Mums jau neviens nestāstīja, kā īsti esam nonākuši līdz tam brīdim, kad mūs iesaistīja šajā darbā. Kā jums liek, jūs atceraties kaut ko tādu? Ka mums būtu kaut kā skolojuši un skaidrojuši. Tas tagad notiks, un no kā viss ir tā sakot, kur ir tā izējas pozīcija, kas ir iznēsājuši šo projektu, kam jābūt mums pateicīgiem vispār par to. Un kāpēc es rādu šo fototēlu? Elza Knopa bija arī Maskavas, nevis tikai institūta, bet visa Maskavas Forštats dabas un pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāji. Un viņi rīkoja fantastiskas ekskursijas. Mēs braucām, te ir viena no tām par Annas brigaderes vietām, te mēs esam Jāņa Jaunsudrabiņa mājās, te varētu saukt viss pēc kāds, Jāni, tu tur arī esi. Ja? Tās bija skaists brauciens. Un Elza mums, un pats galvenais, man diemžēl nav fotogrāfiju, bet Elza mūs izvadāja arī par Raiņa vietām. Pirmo reizi es ar Elzu kopā biju Tadenavā, Randenē, Jasmuižā, Grības skolā, un viņa brīnišķīgi visu to, tā sakot, ar saviem komentāriem papildināja un izstāstīja, un arī pēc tam bija, protams, atkal rezonanse institūta darbā. Un es domāju, ka tagad īsti izprotot daudzas lietas, kuras neizpratu toreiz pamatīgi, un arī šobrīd man bija diezgan daudz jāpiestrādā, lai visu sakārtot kaut kādā tādā sistēmā. Raiņa kopotu rakstu tapšanas priekšvēsturē, es tomēr ātri izskriešu cauri. Ja es nezinu, vai es spēšu visu to programmu pavilkt, un ja jums apnīk, lūdzu, katrā brīdī ceļties un tā sakot, darāt svarīgākas lietas. Bet es tomēr gribu pieminēt to, ka tieši Kārlis Kundziņš, mans brīnišķīgais novadnieks, bija jau no pirmajiem gadiem, viņš jau no 1945. gada, ja nemaldos, strādāja institūtā, bija iecerējis klusībā, viņš bija ļoti atturīgs un neplatījās savām idejām, bija iecerējis, ka institūta literātiem noteikti ir jāsagatavo un jālaiž klajā Raiņa raksti, un kas ir ļoti raksturīgi, ka tam ir jābūt, tas ir Kārļa Kundziņa viedoklis, akadēmiskam izdevumam, jo viņš saprata, ka akadēmiskam izdevumam tad ir tiešām jāietver visi teksti, arī Daugava un Rīgas Ragana, kuram padomu laikā, protams, nebija izdoti šie darbi. Un vēl arī viņš bija, es to vienkārši no protokoliem izskatīju, no sēžu protokoliem, ka viņš bija uzsvērs arī, ka tiem sastādītājiem, rakstu veidotājiem, protams, būtu vēlams pamatīgi apgūt padomju un ārzemju labākos precedentus, bet kur mēs pie viņiem tikām? Padomju jau jā, un es teikšu, ka nemaz nebija pa ļaunu iedziļināties tādās lietās, kā, teiksim, Dostojevska rakstu tapšanā, Tolstoja vai ne Jāni? Jānis kļuva par lielu Tolstoja speciālistu pēc tam, kad bija izstudējis šos rakstus. Nu jā, un tajā laikā protokolā pieminēts Hausmans. Ir 58. gads. Hausmans no 53. gada bija aspirantūrā PSRS Zinātņu akadēmijas Pasaules literatūras institūtā. Gorkija vārdā nosaukt, pareizi es saku, ja? Viņš tika tur, viņš pats apraksta, ka tā arī bijuši nejaušība, viņš uzrakstīja disertāciju par Raiņa drāmu Uguns un nakts. Un atgriezās Rīgā, it kā sākumā, ka viņam likts pārtulkot krieviski, šo pētījumu, viņš tur apraksta arī savā grāmatā par manu institūtu, kuri bija tie viņa pedagogi un arī studiju biedri. Viņš aizstāvēja šo darbu tomēr Rīgā.
Nu, un, protams, ka tāds cilvēks, tāds kadrs bija ļoti vajadzīgs institūtā, un Kārlis Kunziņš ļoti to novērtēja un iesaistīja viņu. Un interesanti, tātad jau 58. gadā bija Mirdzai Ābolai uzticēta zinātnisko komentāru rakstīšanas instrukcijas sastādīšana. Nu, žēl, ka es to neesmu redzējis, man tas ļoti interesē. Kas tas būtu bijis par dokumentu? Jo, nezinu, katrā ziņā. Varbūt ka kā izējas pozīcija tas bija ļoti vērtīgs kaut kas, bet, jā, un ka šī instrukcija ir jāapspriež Raiņu literatūras muzejā, un toreiz tas tā nosaukts protokolā, un arī jāvirza uz Institūta zinātnisko padomu. Tātad ļoti mērķiecīgi tiek ieskicēts projekta izstrādes turpmākais process. Kas notiek tālāk, paskatīsimies. Negribu rādīt mums to skatu. Nākamajā gadā, pēc 58. gada vasarā, ļoti interesants liktenis ir šim cilvēkam, Atim Ķeniņam. Viņš jau 2 reizes ir izsūtīts 40. gadā, un pēc tam, ja nemaldos, 46. gadā, un tagad atkal ir atgriezies, un kļūst par institūta vecāko zinātnisko līdzstrādnieku, un pie tam vēl viņam tiek uzticēts tekstoloģijas sektora vadītāja postenis. Kas tā tekstoloģija tāda? Es tur pēc tam to jautājumu arī uzdevu. Tajā laikā man liekas, ka neviena nebija jēgas daudz par to, un vismazāk jau, kā to apraksta Viktors Hausmans, vismazāk jau no Atim Ķeniņam. Atis Ķeniņš bija dzejnieks. Viņš, es negribu nekādā gadījumā neko īpaši negatīvu par viņu teikt. Viņš bija savā laikā ievērojams sabiedrības darbinieks. Atcerēsimies, ka viņš bija viens no 1915. gada aicinājums stāsimies zem Latviju karogiem autors. Tad, kad tika dibināta Latviju bataljonu, un viņam daudz citu nopelnu, bet par tekstoloģiju viņam laikam nebija nekāda priekšstata. Tad tur bija, tā sakot, doma tāda, labi, lai būtu akadēmisks izdevums, tas būs 22 sējumos. Un kā tad tas taps? Institūtā spēku par maz, tad savāksim kopā arī literatūras muzeja līdzstrādniekus, un pa visiem kopā forsētā tempā taisīsim gatavus sējumus un laidīsim citu pēc citu klajā. Jo taču ļoti tuvu ir Raiņa 100. dzimšanas diena. Mums taču ir jāpārstāv tagad padomju valsts, padomju Latvija ar kaut ko ļoti, ļoti vērtīgu un Raiņa izdevums. Tātad sagatavošana jāpabeidz 65. gadā. Par to tekstoloģiju, kas tāda, tā vismaz laika biedri ir izteikušies, ka Ķeniņam nebija nekādas jēgas un saprašanas. Nezinu, vai tagad es esmu par to referējis institūtā, kā es saprotu tekstoloģiju un savu pieredzi tādā veidā prezentējusi. Vai vajag lasīt to? Es domāju, ka nevajag, iesim tālāk, bet pavērsiens šī sektora darbā notika un krass un būtisks pavērsiens tad, kad nomainīja šajā postenī jau gadu pēc tolaik jau stipri sagurušo Ati Ķeniņu Jānis Kalniņš. Tātad rakstnieks un pazīstams rakstnieks un literatūrzinātnieks, un viņš kļuva 1959. gadā par tekstoloģijas sektoru vadītāju. Kas līdz ar to notika? Nostabilizējās jau kaut kāda izpratne par tā kopoto rakstu veidošanas pamatprincipiem, un arī šī jau Mirdzas Ābolas it kā izstrādātā sagatavošanas instrukcija, bet tā bija tā precizēšana un papildināšana, tā ilga vēl ļoti, ļoti daudz gadus. Un izsekot tam visam, tad es nezinu, kā tur būtu, varbūt kāds gribēs kādu no jaunajiem diez vai jebkad. Tam visam rakstīt tādu zinātnisku darbu, pētniecisku par to, bet es tā tikai ļoti aptuveni nojaušu, kā tas viss virzījās. Tātad, tagad pavīd doma Jāņa Kalniņa jau redzējumā, tas ir zinātnisks izdevums, un tādam tā jābūt tekstu apstrādes, komentēšanas un variantu publicēšanas ziņā. Tātad runa jau ir ļoti jau konkrēti arī par dzējoļu variantu sējumu izstrādāšanu. Sākumā, tad vēl joprojām tā 22 sējumu koncepcija tiek turpināta. Ļoti svarīgs postulāts ir žanru chronoloģiskais
princips, pēc kura tātad raksts tiks veidot. Nu, tagad tiek noskaidroti tādi jēdzieni, kam rakstu tapšanas procesā ir ļoti liela nozīme, kas ir pamatteksts un kas ir kanoniskais teksts. Par kanonisko es tagad nestāstīšu, bet par pamattekstu tad jāuzskata, tas būtu ļoti derīgi katram jaunam šodienas speciālistam, kurš vai topošam jaunam literatūrzinātniekam saprast, ka par pamattekstu uzskatāms pēdējais daļdarba izdevums rakstnieku dzīves laikā, pie kura izdošanas autors ņēmis tiešu dalību un tālāk uzlūkojums par viņa gribas pēdējo izteiksmi vai izpausmi. Tas bija jāielāgo visiem rakstu sastādītājiem, un šis darbs tad, tā sakot, līdz galam tika noformulēts viss stipri vēlāk, bet jau tajā laikā tika iesaistīti arī Raiņa muzeja līdzstrādnieki. Pirmkārt, Saucerīta Viese, kura pazīstama rakstnieks un literatūrzinātniece, tobrīd varbūt ne tik. Viņa bija galvenā fondu glabātāja Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejā. Nu, man likās ļoti svarīgi tas, ko viņa bija teikusi 59. gada janvāra kopīgajā sēdē ar mūsu institūtu cilvēkiem. Vispirms taču jāzina, kas ir fondos, lai varētu ķerties pie sējuma kārtošanas. Visi lielie skapji, pilni ar vēstulēm un rokrakstiem, bet nekur nav fiksēts, kas īsti tajos atrodas. Tekstoloģijas sektors varētu vēl atlikt sējumu kārtošanu un ķerties pie paša akadēmiskā izdevuma pamatnostiprināšanas. Es domāju, ļoti veselīga doma. Un viņai piebalsoja arī ļoti īpaša parādība mūsu muzeoloģijas un vispār kultūras vēsturē Romāns Pusars, kurš uzsvēra tajā pašā sēdē, ka akadēmisks izdevums pasaules mērogā izdod tikai tad, kad visi materiāli ir apgūti un sakārtoti. Un tajā brīdī, vēl ne tuvu, tas nebija izdarīts. Te, lūk, es vienkārši jums parādu kādā no institūta zinātniskās padomas sēdēm, kur uzstājas Romāns Pusars, lai vienkārši atcerētos viņu. Viņš arī jau, tā sakot, kopš aiziešanas nav vairs daudz pieminēts, varbūt arī tādos kontekstos, kur viņa vārdu derētu atcerēties. Nu, tad tagad ir 62. gads, un literatūra un māksla nāk klajā ar tādu jau diezgan plašu paskaidrojumu, ko institūts dara, ka tiek gatavots un cik pilnīgi šis izdevums būs, ka jau ir sagatavot 5 sējumi iespiešanai, un ka viss arī, kas tur papildus dzejas un drāmas tekstiem tiks uzņemts. Vārds sakot, nelasīšu to priekšā, bet tajā laikā vēl arī bija doma, ka izdevumā ietilpināt ne tikai vēstuļu materiāli visos Raiņa dzīves posmos, bet arī Šekspīra, Kalderona, Ibsena, Šillera, Gētes, Heinis, Puškina, Lermontovu darbu tulkojumi. Tas, protams, nenotika. Un arī tiek uzsvērts, ka būs arī prozas sējums. Nu, katrā ziņā pieteikums publisks, skaļš un pārliecinošs. Taču, kas notiek tālāk? Pienāk 63. gads. Tiek atlaists institūta direktors Evalds Sokols. Nu, es nezinu, vai tam var ticēt, man nav bijis tas gods ar viņu jebkad saskarties. Viņš it kā esot stipri mainījies. Viņš 1962. gadā izdod vienu biezu grāmatu par Raini. Nu, godīgi sakot, es viņu nespēju palasīt. Tas ir tik sarkans un tik ļoti revolucionizēts vārda, ne jau tajā nozīmē, kā mēs lietojam apzīmējumu revolucionārs. Tas arī var nozīmēt ļoti pozitīvu kaut ko. It kā viņš esot lēnām nācis pie apziņas, ka, būdams Krievijas latvietis, ka kaut kas nav kārtībā ar ideoloģisko uzstādījumu, un viņš tiek atlaists par to, ka iestājas par Raiņa svinēšanas, tā sakot, atļauju. Tas viņam tiek pierakstīts kā milzīgs grēks, jo tas ir laiks, kad apmēram ap to pašu laiku tiek aizliegt arī Raiņa kopotu rakstu izdošanu. Izdevniecības zinātne it kā sagatavotos sējumus, kopskaitā 6, neņemot pretī. Es nesaprotu, ko tas nozīmē. Tātad tiešām nonāca līdz izdevniecībai tie sējumi. Kas varētu neņemt pretī? Tas ir ļoti interesants jautājums. Man tā ir, zināmā mērā, mīkla.
Jūs varbūt atcerēsieties. Vai jums noteikti izsaka diezgan daudz vārds Mirdza Zumberga? Nē, viņa Zumberga man iznāk ļoti daudz, viņa patiesībā gadījis visu sēmu redaktoru izcila turklāt. Es domāju, ka varētu mēģināt pretim Zinātņu akadēmija bija tāda iestāde, ka redakcija un izdevuma padomu, kas faktiski kūrēja izdevniecības darbu. Izdevniecībā zinātnē nonāca tikai tie, kurus izlaida savu padomu. Jā, tā varētu būt, bet es zinu, ka mūsu Mirdzītei ar izdevniecības Mirdzīti bija ļoti smaga saraušanās. Mirdza Zumberga bija izbrāķējusi pirmos dzejas sējumus un pat inkriminējusi sastādītājai necieņu pret Dižo Raini un tā tālāk. Katrā ziņā Mirdza Zumberga izdevniecības redaktori turēja milzīgā stresā un bijāšanā visu institūtu. Man ir aizdoms, mēs te runāsim tālāk par Viļa Samsona lomu šī izdevuma iznākšanā. Arī Samsons drebēja un ļoti daudz izmantoja viņas pakalpojumus, jo viņa bija ļoti zinoša. Viņa bija ārkārtīgi precīzs cilvēks un sastādītāji, viņas trūkās pamatot iemeslu dēļ. Jā. Jo Mirdiņa Zumberga paskatījās uz tiem oriģināliem, kur viņai sastādītais laipni atnesa, un tur nebija tā, kā sastādītāji bija to transliterējuši un arī komentējuši. Jūs dzirdējāt, ja, šo repliku? Tā kā Mirdza Zumberga viņa bija ārkārt, viņa bija faktiski Knauzers, Gnīda un citāds vārds. Ļoti interesanti parādība. Es skatījos, viņā nevar viņa aizmirst līdz šai dienai. To neviens nevar. Jā. Bet es domāju, ka viņa nenonāksim detaļās, man arī nav piemēra, ko laipni publikai tagad piedāvā. Viņa to, ka viņa bija vājprātīgi precīzi. Viņa bija burteni tikai kalps, bet šī vārda vispozitīvākai nozīmē. Un viņai var pateikties Raini kopoto rakstu sastādītāju par precizitāti, kļūdu norādīšanu un to ar viņas palīdzību arī izlikvidēšanu. Paldies! Ļoti svarīga replika. Tagad ir 63. gads un pēkšņi raksti ir aizliegti. Slepeni. Nevienam nekas īsti nav zināms. Kaut kāds baumas, to man Elza visu mums to izstāstīja, cik atceros. Nebija jau, mēs to zinājām. Vispār jau uz ārpus tas netika nekur tā kā izziņots, bez šaubām. Tagad balss no trimdis. Lai gan līdz Rāņu 100 gadu atcerē vairs nav daudz laika, nec cīņā, nec karogā nav parādījies norādījums, ka beidzot būtu iznācis kāds no savā laikā apsolītiem Rāņu kopot rakstu izdevumiem. To raksta trimdinieki. Stokholmā jau raksti, Vesterosā, Zviedrijā ir jau iznākuši. Un Nikolais Valters ir Raiņa un Aspazijas fonda cilvēks vēl no Aspazijas dzīves laika. Tas ir īpaši tāds, ja kādreiz varbūt par Raiņa un Aspazijas fondu vajadzētu arī parunāt, vai šādā auditorijā vai citā. Un jebkurā gadījumā viņš nāk ar to saukli visu Raiņu, visai tautai. Man šie saukļi, godīgi sakot, nav tuvu pie sirds. Arī tas, ar ko startēja vēlāk Vilis Samsons, nāk viss Rainis, vai atkal, teiksim, Mans oponents disertācijas aizstāvēšanā, tas mirklis man arī ir spilgtā atmiņā, Kārlis Krauliņš. Par Raini mums jāzina viss. Kā? Kā tagad atbildēt trimdnieku pārmetumiem? Steigā, pa galvu, pa kaklu tiek sagatavots rakstkrājums tautas dzejnieks Rainis, sastādītājs Jānis Upīts, Andreja Upīša braļdēls. Viņš bija ļoti īpašs cilvēks. Es teikšu godīgi, kā sastingusi maska bija viņa seja. Vienīgais no institūta cilvēkiem, par kuru es neko nevaru. Viņš jau nebija nekāds nenaidīgs vai nekorekts, bet katrā ziņā es gribu uzsvērt jau tajā laikā, no pašām pirmajām dienām, kad mēs sākām institūtā strādāt, kopumā bija institūtā ļoti demokrātiska un ļoti pretimnākoša atmosfēra. Pret jaunajiem cilvēkiem pieredzējušie ļaudis izturējās tiešām ar cieņu, pat pārsteidzoši korekti, un arī no citām nodēm vēlāk pievienojas arī folkloristi, valodniekiem un literātiem. Vienmēr bija patīkami sastapties, viņi apvaicājās, ko mēs darām, ko mēs plānojam darīt, un tas bija viss ļoti patīkami. Bet ar Jānu Upitu bija savādāk. Tagad tātad pēkšņi pienāk 67. gads, tātad 4 gadu vēlāk, un Kārlis Kundziņš momentā nāk klajā ar tādu viņam neraksturīgi pat tādu enerģisku tādu asu uzstādījumu, nekavējoties jāsāk strādāt pie Raņa, un Jānis Kalniņš raksta, ka Raņa raksta sastādīšana ir sektora pats galvenais uzdevums. Tam jāmobilizē visi spēki.
Nu, decembrī tiek tur pieņemt vēl kaut kādu lēmumu tekstoloģiskā ziņā, un tagad vai nu mums tas patīk vai nepatīk, grūti to varbūt ir izskaidrot par Villi Samsonu, kurš manā uztverē viņā dzīvoja 2 cilvēki noteikti. Nu, viens no tiem bija, lūk, šis padomu vēstnieks katrā ziņā publicists un sabiedrisks darbinieks, un viņš bija Zinātņu akadēmijas prezidija galvenais zinātniskais sekretārs, Raiņa kopotu rakstu galvenās redkolēģijas priekšsēdētājs. No viņa bija atkarīgs ļoti daudz, un tas pavērsiens, es domāju, lielā mērā bija atkarīgs no viņa nostājas rakstu jautājumā. Nu, te ir otrs Samsons, Padomju Savienības varonis, Latvijas Komunistiskās partijas un augstākais padomas funkcionārs, nu, kas trimdā katrā ziņā tika raksturots kā latviešu literatūras lielākais krusts un bēdas. Nevaru izšurot, nav man tāda pilnvaru un nav arī tik daudz pieredzes un zināšanu, lai pateiktu, vai tas ir pamatot vai nepamatot. Es tikai varu pateikt tikai runāt par to. Man bija diezgan cieši saskarsme ar Villi Samsonu vienā vai otrā raksta tapšanas epizodē. Par to es arī tad pastāstīšu. Man diezgan agri, tāds bija mans bērnu rokraksts. Jau no paša sākuma man uzticēja sektora sēdes protokolēšanu, nedaudz vēlāk arī galvenās redkolēģijas sēžu protokolēšanu. Tas bija ļoti atbildīgi. Un man bija bezgalīgi interesanti arī klausīties visu šo ārkārtīgi pieredzējušo, zinošo cilvēku diskusijās par Raiņa lietām. Nu, tur visa kā bija, protams, gana bija arī visādi ideoloģisku, tā sakot, no šodienas viedokļa pilnīgi nepieņemamu nostādņu un visa kā, bet skola bija ļoti pamatīga. Skola tekstoloģijā, Hausmans tajā laikā, Viktors Hausmans bija izvirzīts par, tā laikam neoficiāli, par rakstu tekstoloģijas principu izstrādātājiem precizētāju, kārtējo reizi vajadzētu kā precizēt. Un viņš tekstoloģijā bija ļoti stiprs. Un tagad bija tā, pirmie sējumi bija sagatavoti, kā tur pēc kārtas tagad iznāca. Satīriskā dzēja, bērnu dzēja bija 4. sējums, tad bija satīriskā dzēja, tad bija pa vidu arī Raiņa Fausta tulkojums, ko gatavo Birut Gudriķa, ļoti kvalificēti un ļoti pamatīgs, tā sakot, par pamatīgām zināšanām un arī ar tādu tvērienu tekstoloģijā un vispār literatūrzinātniskajā darbā apveltīt kolēģi. Sākās Raiņa lugu tekstu izvērtīšana. Pēc tiem principiem, es tur vēlāk varbūt vēl drusku papildināt, var sakot, nācās regulāri staigāt uz literatūras muzeju, sēdēt tajās drūmajās, augstajās telpās pie, kur putekļi un lampas kūp, kur lēni mana dzīve drūp. Tā var sakot, dienā gandrīz bija jāiet un jālasa teksti. Jāsalasa teksti, pa 2 bija daudz vieglāk to izdarīt. Nu, tajā laikā sākās arī kaut kāda jau virzība uz patstāvīgāku darbu. Jo tika strādāts gan ar pabeigto lūgtekstiem, gan ar nepabeigto un iecerēto lūgtekstiem, un dabiski, ka pamazītņā mūs bīdīja arī uz patstāvīgāku darbu, un tur tas man bija liels piedzīvojums, braucienu uz Majoriem to laiku, strādāšana mazajā vasaras mājiņā, kur Rainis nelēmīgā kārtā bija kritis uz tām trepēm un ko tie ziņošie cilvēki, kur gan visādi tur skaidro to Raiņa aiziešanu, viens otrs pamato ar to, ka viņš bija tur, nesot tur grāmatu saini, kritis un sadauzījies. Tātad tajās istabiņās mums ļāva muzeja majoru līdzstrādnieki darboties ar tekstiem. Protams, tad es pirmo reizi saskāros ar visāda veida marginālijām, piezīmēm, te ir vācu valodā, tā ir Georga Bihnera luga Dantona nāve, piemēram, kur ir Raiņa piezīmes vācu valodā. Te ir Bībeles teksts, te ir saistībā ar Jāzepu un viņa brāļu, rakstīšanas procesu. Arī šādi ļoti aizkustinoši mirkļi. Šad un tad, šķirstot šīs grāmatas, tā palika ļoti jocīga ap sirdi. Atrodot šos ziedu nospiedumus, Ranim jau ļoti patika herbarizēt.
visu, ko viņš salasīja tajās pļavās. Ir sevišķi puķis, kas aug arī Latvijas apstākļos. Nu, te ir, piemēram, redzami man viens eksemplārs saglabājies fundamentālās bibliotēkas direktoram Arājam adresēts lūgums ļaut strādāt. Es tad jau esmu bijusi, tad jau esmu bijusi filoloģijas zinātņu kandidāti, Nu, strādāt ar specifontu materiāliem. Jānis saka, ka viņam atļauja vajadzīgi bijis daudz stingrāk. Bija, man liekas, kaut kāda diva līmeņa, jo es atceros, ka bija vienas, ko parakstījāt Centrāla komitejas ideoloģiskā darba, kaut kāds ierēdnis agafonam. Man tāds gods netika parādīts. Nu, jā. Nu, katrā ziņā mani nemet ārā ar šo atļauju, un es tur gāju jau faktiski no daudz agrāk. Man tikai šāds eksemplārs viens saglabājas manā privātā arhīvā. Nu, bija notikušas izmaiņas nodaļā pa to laiku. Valija Labrence, literatūras zinātniece, kur strādājas pie daudziem Raiņa sējumiem, redkolēģijā sastāvā galvenokārt, pat viņa nevienu sējumu sastādījis nebija, jo katram sējumam bija savu redkolēģiju. Bija atbildīgais redaktors un vēl 2 papildspēki. Viņa vadīja ilgus gadus literatūras vēstures sektoru pēc Kārļa Kundziņa. Un kāpēc es rādu tagad šos kungus? Tāpēc, ka es, kā jau teicu, man nācās doties uz pirmo reizi, es nonācu, es neatceros, kurā gadā, bet tas bija ļoti arī tāds liels pārdzīvojums. Tādās telpās, kurās likās, ka savu mūžu kāju nespēšu. Otrajā stāvā prezidija telpās, kur man tika uzticēts, un tas tiešām nebija nekā, tā nebija joklieta. Samsons vadīja šīs sēdes, tur ļoti augstā līmenī tika diskutēts par visiem problemātiskiem jautājumiem. No manis prasīja, lai es precīzi to visu tā tad dokumentēju. Te jūs redzat visus 5 kungus, trūkst viena, kurš jau bija aizgājis jau, tā sakot, citās dimensijās. Tas bija Jānis Sudripkāns, kurš paguva uzrakstīt ievadu kopotiem rakstiem pirmajā sējumā. Tas publicēts, bet viņš nepiedzīvoja pirmā sējuma iznākšanu. Tātad tie ir no kreisās Vitolds Valēnas universitātes pasniedzējs tajā laikā, Kārlis Kundziņš pieminētais, Jānis Kalniņš, Viktors Hausmans un Vilis Samsons. Tas ir 85. gada pavasaris. Kaut gan daudz agrāk es jau rakstīju tos protokols. Un te ir viens saglabājies tāds arī manā arhīvā ar Viļa Samsona piezīmēm. Es vēl neesmu zinājis, ka jāsauc kungi par augsti godātajiem, nevis ļoti cienītajiem. Tas ir kaut kāds, acīm redzot, mans protokols, ko es esmu devis caurskatīšanai, jo tas jau ir pamatīgi izvērtīts viss, lai dotu pēc tam pārrakstīt uz mašīnas bez šobām. Redzat, ar Samsona piezīmēm, un man šķiet, ka šīs piezīmes stipri raksturo Samsona lomu Raiņa rakstu tapšanā. Pie tā mēs vēl īsi, ja jūs neesat pārguruši jau, vēl īsi beigās atgriezīsimies. Tikai 76. gadā tika rotoprintēta, tā ir rotoprintā, ja? Sagatavota Raiņa raksta instrukcija, un interesanti, ka man saglabājies man kolēģi Alfona Vilsona, arī ļoti īpašas parādības, privātais eksemplārs. Mēs kaut kā bijām laikam samainījuši. Mēs sēdējām vienā darba telpā, 14. stāvā, ko es tur rādīju tajā pašā telpā. Tad beidzot bija viss līdz galam kārtīgi pārdomāts, un padomāju, cik gadus tapa tā instrukcija. Un tā, pamatojoties uz to, tad arī tika tālāk veidoti raksti, un te jau, tā sakot, es nevaru nepieminēt izdevniecības zinātne, tā ir pareizais jaunais logo. Ir? Mēs grāmatās drukājam šo. Jā. Un, lūk, beidzot ir piedzīvots tas vēsturiskais mirklis. 1977. gadā nāk klajā Raiņa dzejas sējums, un es ļoti gribu pievērst jūsu uzmanību, jūs noteikti to visu zināt. Un varbūt pa vienam otram no jaunajiem ir uzdzinuši šausmas, šie daudzie sējumi pelēkā ietērpā, pelēkā audeklā iesietie, bet man šķiet, ka ir ļoti veiksmīgs poligrāfiskais noformējums. Par to varētu lūgt izteikties cienījamo Ingrīdu Burāni. Es neesmu speciālista, bet man šķiet, ka tā ir izcila veiksme. Tas ir pirmā sējuma vāks,
un es vēl rādīšu arī dažus tālāk. Kāpēc es tagad parādu šo, nu ne jau tāpēc, lai lepotos ar to, ka man bija tas zinātņu kandidāta grāds, kas tagad sauc doktora grāds, un tas ir nostrificēts 90. gadu sākumā. Bet tāpēc, ka es šajā sakarā gribu pieminēt arī ļoti cienījamu cilvēku, Raiņa rakstu sastādītāju, 9. sējuma, drāmas sējuma sastādītāju, nozīmīgas monogrāfijas, traģēdiju žanras latviešu literatūrā Dzidra Vārdauni, kura bija viena no oponentēm manā disertācijas aizstāvēšanā. Otrs bija, kā jau es minēju, Kārlis, dižais padomju literatūras zinātnieks Kārlis Kraujiņš. Nu, un tad pienāca tas ļoti dīvains mirklis manā pētnieciskajā biogrāfijā. Bija tādi spēki, kā Dzidra Vārdauni, Viktors Hausmans, kurš jau bija pagūs 72. gadā aizstāvēt otru disertāciju, doktora disertāciju, uzrakstīt grāmatu par Raiņu dramaturģiju. Kāpēc toreiz man iesācējai tika uzticēta Rīgas raganas komentēšana? Lūdzu, izskaidrojiet. Pie tam tāda darba, galu galā, un pie tam vēl ar tādu uzstādījumu, kā šai drāmai, ko Rainis nodēvēja par triloģijas 3. daļu. Tas būtu tās pirmās daļas, varat iedomāties. Pirmā Uguns un nakts, otrā neuzrakstītā Imanta, dažādās versijās. Ļoti būtu interesants darbs, diemžēl nav izdevies pabeigt Rainim nevienu no šīm versijām. Un tātad izņēmuma kārtā bija jādod plašāks, vispusīgāks darba, mākslinieckā un ideiskā satura skaidrojums, jo padomju izdevumā tas publicēts pirmoreiz. Kāpēc iesācējam? Kāpēc Zeķināvim tādu darbu uzticēja? Nemāku izskaidrot. Pats zīmīgākais ir tas, ka šis ir vienīgais kopotrakstu sējums, kurā nav atbildīgā redaktora. Tātad, ja nu pēkšņi būtu radušās kādas klapatas tur pašā augšā, tad vainīgi būtu Gunda Grinu. Ļoti vienkārši. Uz jaunības reķinu rakstīt, labākā gadībā. Nē, ko lai, man jāatgādina Rīgas ragana, tagad, ap citu, es priecājos ļoti, kad AS teātrī tiek pašlaik gatavots tas iestudējums Spīdols nakts, man arī tika, tur, es tiku uzaicinātu uz pārunām ar autoru, manu arī tālsnieku, Matīs Gricmani, un ka viņš ir, lūk, šo triloģijas ideju tur it kā uztvērs un iestrādājis, un vārds sakot, jebkurā gadījumā Rīgas ragana, protams, nav no ideju drāmām tā kvalitatīvākā un stiprākā, bet tā pašā laikā, ka palasītu šodien, tie, maz jau ir to cilvēku, kas ieskatās šajā tekstā, tad kā tur ir attēlots Pēters I, tad pilnīgi jāsaka tā, putinisma kvintesence. Kā viņš kāro pēc Rīgas atslēgām un ar kādām metodēm viņš cenšas šīs atslēgas iegūt. Iemīlinot sevi Dedzi, Spīdolas meitu Burvi, kura ir ar mieru kļūt par zemes cilvēku ar miesu un asinīm šīs mīlestības dēļ, bet Pēters I šajā lugā ir vistipiskākais Varmāka nodevējs, vārds sakot, visu ļaunuma iemiesojums, visu iespējamo ļaunuma izpausmi iemiesojums. Tad iedomājieties, man bija vajadzīga, tad es izgāju Viļa Samsona skolu. Un es sapratu, ka viņš ļoti labi apzinās, ko viņš dara. Tā, lai vilks būtu paēdis un kaza dzīva. Kādā nozīmē? Viņš mani izskoloja, ka vajag atsaukties uz citiem krievu autoriem, kuri ļoti atzīti. Jo par Pēteru pirmo darbu pie kāķa noveli ir uzrakstījis tas pats autors, Aleksejs Tolstojs, kurš par savu grandiozo darbu Pēters I pēc tam iegūst Staļina prēmiju. Kā tas var kļūdīties, tā sakot, interpretācijā? Ja? Nē, tā bija tāda interesanta. Tajā reizē jau es arī pirmo reizi kaut cik tā tūplānā ar Vili Samsonu saskāros, jo acīm redzot netika uzskatīts, ka kāds no nodaļas man spēja tā pareizi noskaņot. Nē, man bija pamatīgi jāstrādā, lai izskaidrot arī to ideisko. Es nenožēloju. Tas bija grūts darbs,
Bet es pirmo reizi tā sakot, nezinu, kā es ar to tik galā, ne man to novērtēt. Un te lūk ir Rīgas ragana iznākusi 81. gadā, 13. sējumā. Tur ir arī citas lūgas, protams. Pirms tam ir mīlu stiprāk par nāvi, un pārējās ir gudrāk cilvēki par mani komentējuši un uzticamāk, acīm redzot. Es nezinu, kā to teikt. Tad es varu minēt to pavērsienu mirkli, kad es varu teikt, ka es Raiņa darbiem un ar viņu kā parādību inficējos pilnīgi un galīgi uz visu atlikušo mūžu. Un es sāku apmēram domāt tādās kategorijās, ka varbūt es tomēr arī kādreiz kaut ko varēšu pateikt no sevis šajā sakarā un ļoti aizrāvos tieši ar Raiņu nepabeigtajām, iecerētajām, nesāktiem lugām. Kāpēc? Tāpēc, ka visiem zināms 1000 kārtu, tā sakot, pārcilāts un pārgramotas pat Raiņa lielās ideja drāmas visādos laikos, arī padomju laikā, attiecīgā mērcē pasniegts. Un te, lūk, var redzēt, cik grandios ir Raiņa domu darbs, kādas idejas viņa galvā virmo. Viss, teiksim, nepabeigto lūgu procesu. Kāpēc viņam ir tā dažas ļoti tuvas tēmas, man īpaši dziļi skāra viņa vēsturiskā traģēdija Kais Graks, gandrīz pabeigt, kur atsevišķi cēlieni ir gatavi. Bija jāmeklē iemesli, jāmēģina uztaustīt iemesli, kāpēc viņš nepabeidz šos darbus. Viņš rakstīja 18. gadā, domājot par tautu valdību, par tām tēmām, kas tik ļoti svarīgas bija tajā laikā, latviešiem, lasošajiem, domājošiem latviešiem, nacionāli domājošiem un jūtošiem, un tikpat nozīmīgs tās ir šodien. Vārdu sakot, tad tas bija tas pavērsiena punkts, kad es sapratu, ka no Raiņa man, tā sakot, vairs sevišķi tālu neaizkļūt. Te Jānis Kalniņš 1983. gadā aiziet no direktora posteņa, viņš tā laikā uzrakstījis jau ne tikai romānu Rainis, bet arī viņš vienu pēc otru rakstīja arī citas ļoti vērtīgas darbus, biogrāfiskas darbus. Viņš ir meistars šajā žanrā. Un par direktoru kļuva Viktors Hausmans, un ap to pašu laiku tāds bija mūsu literatūras vēstures sektors. Jāni, tu tur arī esi? Un tas ir 84. gads, ja? Tu jau esi 10 gadus institūtā, ja? Jā, bet viņš negribēja būt rainists sākumā, nepavisam. Jā, vārdu sakot, kuri no šiem cilvēkiem nav strādājuši pie Raiņa, ir vieglāk pateikt, ja? Itin visi izņemot, Rota Goldsteina ir īpaši cilvēks, man ārkārtīgi žēl, viņa bija talantīgi literatūras kritiķi, bet viņa aizgāja, viņa arī bija Elzas rūpju lokā vienmēr. Diemžēl viņa aizgāja uz bibliotēku, bet man liekas, ka viņa drusku vīlās tajā ziņā tēmās, kuras viņa arī sāk rakstīt par marksistiskajiem literatūras kritiķiem, un tur viņai bija kaut kāda iekšēja dilēma. Man ir aizdomas. Tā kā tā bija Elzas mūža tēma, šie literatūras kritiķi. Tā. Es nesaukšu vārdā visus cilvēkus. Un te ir 85. gads, un tas ir atkal ļoti krasts pavērsienu gads manā mūžā. Mani abi divi, tā sakot, kolēģi, mēs tiekam iesviesti pēkšņi vienā ūdenskritumā. Viss darbs ir apstājies pie Raiņa vēstuļu sējumiem. 1906. Tātad Kastaņovas laiks. 6. 11. gads, 21. sējums. Ines, tā ir, ja? Es tevi apbrīnoju līdz šai dienai, kā to 22. sējumu tik galā, jo te mums tomēr katram bija vismaz tikai daļa. Mums bija ļoti, ļoti īsā laikā. Es atceros, ka man bija tāds grafiks sarakstīts, cik man ir jāpagūst katru dienu no jauna atšifrēt un nokomentēt tādas, kuras lugas. Tās ir jūsu oficiālās bildes, ņemiet par labu. Es jau varēju jums palūgt kāds cits, kas jums varbūt labāk patīk, bet jūs abi skaisti. Jauni, skaisti un izteiksmīgi. Tā, tad sākās Raiņa vēstule. Es tikai vienkārši tos tekstus ātri pārskrieštiem pāri. Krievu valodā, vācu valodā, visādos periodos Aspazīs. Protams, ka komentāros mēs izmantojām daudz Aspazīs. Es jums visu laiku priekšā, ja? Aspazīs vēstuļu
vēstuļu tekstus. Tur jau mēs to drīkstējām. Aspozība bija zināmā mērā persona non grata, ne jau 100% Šalsrīt viesi jau bija tomēr diezgan daudz padarījuši, lai viņu izvilktu it kā tomēr mūsu literatūras vairāk vai mazāk priekšplānā, bet tā pašā laikā bija ļoti jāuzmanas ar to, ko mēs drīkstam, ko nedrīkstam. Es vienkārši rādu rokrakstus. Šis ir ļoti skaidrs tīraksts, Aspazijas vēstules jau viegli lasīt. Bija jāapgūst, protams, Rainim un Aspazijai adresētās vēstules. Tā, piemēram, ir Olga Signorelli Resnevics, kur ir uzrakstījis brīnišķīgu monogrāfiju par Eleonoru Duzi. Te ir Raiņa Kastaņolas paziņu atklātnes. Es vienkārši tikai kā paraudzīgs to rādu. Te ir, teiksim, pasta sūtījumu kvīts. Tam visam bija jāizlibas cauri, lai varētu uzrakstīt komentārus. Un arī Raiņa tā laika dzējas, teiksim, visam materiālam, lai varētu nokomentēt Raiņa vēstules tajā laikā. Un es teikšu, tad jau mēs arī bijām vairāk vai mazāk gatavi tam. Vismaz es jūtu, ka es kaut ko, Inese saka, nē. Man jau kaut kā tā, kad drusku rādās apjausmi. Nē. Un te ir tāda zīmīga piezīmīte, ka Rainis grib italizēt savu 904. gada ceļu. Un var teikt tā, laikam varētu tā arī apzīmēt to, kas notika ar mani. Es arī tā, kad drusku italizējos. Bet Šveices Itālijas nozīmē. Un tad vēl kā ieraudzīju šādu tipu literatūru, itāļu mācību grāmatu ar sarkanā āboliņa herbāriju. Man tas viss ļoti kaut kā aizkustināja. Un tā notika, ka es tādā mērā saslimu tieši ar epistolārā materiālu komentēšanu un ar Kastaņolu. Principā tā ir pazīstama vēsturiskā atklātne, kur redzams abas Raiņa dzīvesvietas Kastaņolā. Te ir Kastaņola, viena no daudzajām neskaitām, man ir 100 to Kastaņolas uzņēmumu, es tik tā vienkārši paraugam. Un te lūk ir tas mūsu šejums, kas nāca dienas gaismā, kurā gadā? 85. Es tāpēc saku, 85. bija īpaši gads manā mūžā. Un arī šajā ziņā es nevaru nepieminēt toreizējo izdevniecības zinātņu direktoru Ivaru Riekstiņu, kurš bija bijis arī mūsu institūta līdzstrādnieks, kuram ir interesants publikācijas, ļoti pamatīgs, nopietns speciālists, jo 21. sējuma tapšanas gaitā bija viens ārkārtīgi stiprs klupšanas akmens. Proti, šī darba rediģēšana bija uzticēta jaunam filozofam, nepieredzējušam redakcijas darbā. Tas bija Aivars Kļaviņš. Ja? Aivars viņam bija vārdā. Jā. Joprojām Aivars bija katrā ziņā kārtīgs redaktors. Visu to, ko mēs Raiņa īpatnības tur centāmies tais tekstos kaut kādu saglabāt, to savdabīgās formas, interpunkcijā gan mēs brīvi varējām, tas bija vienalga. Visas tās savdabības, visu, viņš bija godprātīgi izlabojis tā, kā vajag. Un tagad ir sējums gatavs. Un teksts lūk ir tādā formātā, tādā veidā sagatavots un nevar izdot. Traki. Termiņi spiež. Vienkārši krimināla situācija. Un tad, kas notiek? Tad mēs iepazinām Ivaru Riekstiņu vistuvākajā tūplānā, sasauca mūs visus 3 kopā, un viņa kabinetā mēs sēdējām stundām ilgi un labojām visus filozofa Aivara sarediģējumus atpakaļ uz Raiņa teksta īpatnību pamata. Es iebilstu, ka viņš noteikti bija labs latviešu valodas kopējs, jo viņam bija ilgstoša korektora pieredze. Viņš saprat, ka tā nevarēs. Tā mēs sēdējām vairākas dienas, tas bija ļoti īpaši piedzīvojums mums. Mēs ar Inesi pēc tam, kad beigās sējums bija savērsts kārtību, Ines, tu atceries, mēs līdz 12, līdz 10 vakarā, līdz melnai tumsai sēdējām augstceltnes 14. stāvā un numurējām lapas. Mēs jau vairs nevarējām lapusēs trāpīt, gatavojot to tekstu, kam bija jābūt šajā sējumā. Mūs ieslēdz, jo lejā dežuranti jau tik ilgi oficiāli neatļautu un mēdam uzkavēties. Vārdu sakot, tas bija piedzīvojums, ko vērts. Tad man vēl jāpiemina Šalsrīt viesi, kas man ļoti pārsteidz. Viņa arī piedalījās galvenās ekoloģijas sēdēs, kaut gan viņi kā pārstāvēja muzeju, bet viņi ļoti labi sapratās tajā darbā, ļoti sarežģītajā pie dienasgrāmatu
24. sējumu, gatavojot manuskriptu Raiņa nākotnes cilvēkam, kur bija milzums problēmu, tekstoloģisku un strukturējumu un tā tālāk, un tur viņas līdzdalība bija ļoti svarīga. Mani viņa pārsteidz. Atkal 85. gadā pēkšņi galvenās redkolēģijas sēdes laikā mani protokolētāji uzaicinot par savu partneri Raiņa gadgrāmatas sastādīšanā. Un tad tā bija ļoti atkal vērtīga pieredze, jo raksti, kas tika publicēti gada grāmatā, faktiski bija šī kopīgā procesa, kā lai saka, satelīts, ja, vai pavadonis. Un paldies Saucrītē, jo viņam bija ļoti, tā sakot, ļoti svarīga kolēģe, ar kuru arī es vienmēr varēju pārunāt visas problēmas Raiņa un Aspazijas sakarā, un ne tikai, un vārds sakot, tas bija ļoti skaists dzīves posms, un viņas aiziešanas pārdzīvoja ļoti smagi. Pat piedzīvoja gandrīz tādu kaut kādu mistisku atklāsmi, par kuru man pat neatrunāt tajā brīdī, ka viņa aizgāja no dzīves. Tā, te slavenā grāmata atkal 85. gadā, un tā ir grāmata, kurā abi Samsoni pārstāvēt vispārākajā pakāpē. Dažas nodaļas tur nav iespējams vispār lasīt, par to, cik ļoti viņš mīlējis, kā sarkanais partizāns Raini, Oškalns arī tur pieminēts, tas ir vispār diezgan briesmīgi, un arī diezgan briesmīgi daudz kas cits, kas citās nodaļās. Ir sevišķi, kad viņš sāka rakstīt par trimdas cilvēkiem. Viltus aizgādņi un kā vēl visādi. Es domāju, kam tād cilvēkam, kuram ir tik daudz, daudz kategorijas, kuras viņš domā ir ļoti pieņemams un sakarīgs, saprotams, kāpēc ir tādā izkāpinājumā jāpāriet uz tādām zākāšanos un lamāšanos. Es nesapratu. Es šo cilvēku līdz galam neesmu sapratusi, un tāpēc man tālāk es nocitēšu pašai. Tagad es uzgāju vienu interesantu Jāņa Kalniņa citātu. Man ļoti svarīgi, ko Kalniņš domāja par Samsonu. Vārds sakot, vēl es gribēju pieminēt Birutu Budriķi, kura milzīgu darbu veids pie Raiņa rakstiem, ar kuru mums bija tāda varbūt perifēriskāka saskarsme, bet ļoti atbildīgs un zinošs cilvēks. Un tad ir viena parādība, par kuru man ir grūti runāt. Es atkal neko nesaprotu. Te ir viens vienīgs Mīkls. Arī mans skolas biedrs 2 gadus pirms manis beidz Talsu 1. 7-gadīgo skolu, man mīļo skolu. Varu teikt tā, tik tumšs zirdziņš. Kaut gan, čekas, es nezinu, vai viņš vēl dzīves, vai mēs ar Jāni spriedām. Viņš it kā pagājušā gadā esot aizgājis. Viņa biogrāfijā ir tāda pavērsiena, tādas neskaidrības. Tas vispār, ka viņš ieradās institūtā un pēkšņi kļuva par, iedomājieties, kādu posteņu viņam bija, Zinātņu akadēmijas prezidijas sekretariāta inspektors un sekretārs. Un kas vēl viss viņš nebija. Pēkšņi no Saldus lauksaimniecības tehnikuma, pirms tam viņš bija bijis sporta metodiķis, zvejnieks un kas vēl viss. Dienējs viņš bija uz kuģiem, kur viņš bija kādos reisos, un tas vispār bija dīvaini. Ar viņu bija arī ļoti grūti kaut kā sarunāties. Un visbriesmīgākais, tad, kad bija visi rakstu pamatdarbi veikti, tur tiešām man jāsaka, es nezinu par kādiem nopelniem, bet Vils Samsons man uzticēja pārskatīt vēlreiz visu Raiņa arhīvu. Lai konstatētu, vai kaut kas no tiem darbiem, tekstiem, kuriem būtu jābūt šajā izdevumā, nav palicis ārpusē. Un tagad es eju tam visam cauri, vēl nav iznācis dienas grāmatas sējums 24. Es pēkšņi ieraugu, ka tajā manuskriptā nav 1907. gada dienas grāmatas. Es eju pie Artura un saku, Artur, kāpēc, kur tas teksts ir palicis? Jā, sastādītājs. Viens no. Un viņš man atbild, melns uz baltas, es varu to uzrakstīt, jebkurā kombinācijā. Es neņemu. Tā bija viņa atbilde. Tagad notiek sējuma apspriešana. Es esmu mazais cilvēks, bet saskrūvējusies līdz sirds dziļumiem. Man liekas, ka kaut kāda milza kļūda tagad notiek. Ja? Un es galvenās redkolēģijas sēdē pasaku, ko es par to domāju. Kā tas tā ir iespējams? Starp citu, Jānis Kalniņš to vēlāk
tā definēju, ka ir iznākusi, nebija tā 7. gada, ka ir iznākusi vārdnīca bez dažiem burtiem. Priedītis vienkārši neņēma, es neņemu. Un es to teicu. Tur bija klāt visi galvenā redkolēģija. Un tagad, kad tikko bija raksti visi iznākuši, tad es turpināju kopā ar Saucītu Viesu strādāt pie Raiņa, tad jau arī pēdējos gados Raiņa un Aspazīšu gada grāmatas, un es atšifrēju šo dienas grāmatas tekstu, vērtīgāko daļu, un ievietoju gada grāmatā, kuras viens no redkolēģijas cilvēkiem bija Samsons. Samsons man tagad saka, Gundaga, kur jūs bijāt tad, kad tajā laikā, kad vajadzēja būt šim... Es saku, piedodiet, atvainojiet, tad gan es saskaitos. Un pateicu tiešām no sirds, ja, kā es redzu šo situāciju. Jūs dzirdējāt toreiz Arturu Priedīti, es nezinu, kāpēc jūs viņu dzirdējāt, mani jūs nedzirdējāt. Viss. Un tā tas arī notika. Vienkārši, tad es negribu tur tā izvērsties. Vispār tā viņa tēze, kas ir uz šīs te vēsturiskās fotogrāfijas, ir tāda. Žēl, ka vācieši neuzvarēja karā, tad cilvēcei nebūtu tāds kauna traips pie Baltijas jūras. Saprotiet, kā gribat. Jebkurā gadījumā, ja Arturs ir pagājušā gadā aizgājis, visu cieņu labi. Aizgājais ir aizgājais. Nevar noskaidrot. Par to nav iespējams noskaidrot. Jā. Katrā ziņā tas bija man tāds smags trieciens. Un arī es to ļoti arī personiski pārdzīvoju šo situāciju. Es varētu tās pārdzīvot. Poema Daugava un Samsons. Poema Daugava tomēr iegāja tas kopotos. Jā, iegāja. Jā, pateikt par to. Tur arī, tur izgāja Viktors Hausmans Samsons skolu ļoti skaidri. Jo kas bija bīstamākais? Dramatiskajā poemā Daugava, ko mēs saukt par latviešu evaņģēliju un pamatoti un tā tālāk. Nacionālā valstiskuma, tā sakot, jautājums tur ir nepārprotami. Ja, to nekādu nevar norakt, ja? Nekādas ideoloģiskas manipulācijas. Var sakot, izdomāja abi divi kopā, pēc Samsona ieteikuma, ka nepievienos prologu un epilogu. Lai nebūtu jāpiemina 18. novembris. Un galu galā, tagad es varu kļūdīties. Šķiet, ka šos abus fragmentus tomēr publicēja 18. sējumā, kur, manuprāt, ir ļoti vērtīgs materiāls papildus publicistikai un liturgiskajiem rakstiem, ir Raiņa darbu priekšvārdi dzīves un darba izdevumam. Katra pamatdarba priekšvārds. Un tur man šķiet, ka ir arī, bet es negalvoju, tad jāpaskatās no jauna. Bet tā tas notika. Vārds sakot, pašu lūgu tur nebija kur likties, vārds sakot, ar attiecīgā mērcē, kas tur komentāros, tur tika, es nezinu, es neesmu tagad pārlasījis, man grūti teikt, šīs dienas skatuma. Mums bija tāda leģendārs teikums, bija kā Samsonu sacīts, ka publicēt var visu, vai veiksmīgi komentēt. Tieši tā. Jā. To man arī, cik man ar Samsonu saskarsmes, tik arī tā sakot, viņš man tajā virzienā drusku, tā sakot, atvēra acis, ja. Kaut gan es nezinu, kā to vērtēt, kaut tā ir pieredze ļoti īpaša. Tā, un tagad es tomēr gribu pateikt to, kas jūs varbūt tomēr interesē, un tas nav visiem skaidrs. Kuri Raiņa darbu un arhīvu materiāli tātad netika iekļauti. Varbūt es kaut ko esmu palaidis garām. Jāni, tu papildini man lūdzu, ja kas. Pirmkārt, dramatisko darbu tūkojumu, bet tie apzināti tika atstāt ārpusē, jo apjoms auga neiedomājumi. Sākumā bija domāts, ka pamatsējumi būs 24, galā neietilpa visi teksti, tad 5 palika varianti sējumiem, un 4 sējumos tie tika izdot 90. gadā pēc visu izdevumu pabeigšanas, un sastādītāji bija Birta Gudriķa, visu cieņu viņai par šo darbu. Raiņa runas un intervijas, tās, pie kurām mēs sākām strādāt jau kopā ar Elzu Knopi, tās, lūk, es solīju saviem kolēģiem, it kā nesot šeit, muzeja krājumā, runu un interviju izdevums, kur kopā ar Elzu Knopi pieminētā Birta Kalnača arī bija sagatavojis. Ļoti vērtīga grāmata.
bibliogrāfisks retums. Es atceros, ka tad Uldis Bērziņš, lai viņam viegli smilts, kad viņš tur gribēja sociāldemokrātu kādā tur konferencē runāt par Raini, tad viņš man speciāli zvanīja uz māju un lūdzu, lai es viņam iedod to savu eksemplāru. Atgrieza man, redz. Tas redz gadījums, vai ne? Atgriezās manā bibliotēkā. Visu cieņu Uldim. Tad bija, es domāju, ka liels zaudējums nav tās īsās atklātnes pēdiņās, ja? Kas nedod nekādu jaunu informāciju, galvenokārt par sadzīves jautājumu, it kā par atgādinājumu, ka, tikai par atgādinājumu, tāds elementārs uzmanības pierādījums. Tad Dzernieka peļņas romāni, tie ir, teiksim, tas pats vispār zināmais Raiņa revolucionizētais Dimā, grāfa Monte Cristo tulkojums ar izlaidumiem un revolucionējumiem, vai kā to nosaukt. Tāda dokumenti, protams, dokumenti bezgalīgi daudz palika ārpusē. Tā ir ļoti interesanta izpētes viela, un tur ir gan Raiņa un Aspazijas privātie saimnieciskie darījumi un pirkumi un viss kaut kas tāds. Bet kas tad tika izcenzēts? Vai tad nekas netika izcenzēts? Tika. Es varu pateikt no savas pieredzes, ka pilnīgi droši nepabeigtā luga nodevējs. To atkal es sagatavoju to tekstu atšifrējumu, ievietoju šajā krājumā pēc tam, kas iznāca pēc rakstu izdošanas. Klusu un nemanām. Es vispār kā nebiju dzirdējis tajā laikā, ka kaut kas tiek mests ārā un kā vispār tika... Bet pirms nodošanas izdevniecībā vai izdevēja? Es nezinu, es nosacīt lietoju šo apzīmējumu. Es jau arī nebiju nepārtraukti pilnīgi visās sēdēs, visās apspriedēs, bet katrā ziņā man tas gāja secina, un tad, kad es konstatēju, ka nav, tad es atšifrēju šo lugu un pamatīgu ievadu komentāru un konkrētiem komentāriem šajā te, man par lielu prieku, to bija pamanījis Roalds Dobrovenskis un izmantojis savā romānā kā ļoti, ļoti vērtīgu materiālu, autentisku. Tad atsevišķi dienas grāmatas fragmenti. Nepatika Palestīnas jautājums, kā Rainis to bija redzējis ar visiem kibuciem un viņa pieredzi tur un daudzajām, tā sakot, vajāžām pa visu valsti. Toreiz jau bija problēma ar Palestīnu, kā jūs saprotat, tāpat kā tagad. Un tad mēs ar Jānu par to spriedām arī. Es pilnīgi nejauši, tad, kad institūts pārvācās uz Nacionālās bibliotēkas ēku kopā ar Raimondu Briedi līdz elkoņiem putekļos pārrakām visas mapes, kas kaut kur dažādos sienas skapjos institūta darba telpās bija atrodami. Un tur es uzgāju arī dažus vecos, vēl ar veciem inventāru numuriem, piemēram, piezīmes dienas kronikā, kuras attiec uz Raini Aspazijas dzimumdzīvi. Un tāpēc tādu materiālu nav. Tur vienkārši pieminēts fakts vai kaut kā drusciņ pakomentēts fakts, kas tur tik sevišķi šodien jau to pirmkārt liktu sarkaniem burtiem, vai ne? Jā, jebkurā gadījumā tāds materiāls vēl ar veco inventāru numuru es atradu. Tā kā, daudz jau tur nekā nav, bet tieši tāpēc es runāju tik ļoti krasi pretī tam, ko tur atkal kārtīgo reizi kaut kādu brūvējumu es pamanīju, nezinu, kurā vietnē tur par to, ka Raini un Aspazija vispār nav nekādu, tā sakot, seksuālu kontaktu bijis un, muļķības kaut kāds pilni. Tā. Tad, ko es galu galā, to jau es jums pastāstīju, te ir vēlreiz par Samsonu. Es vēlreiz parādu Samsonu, kāpēc? Man liekas diezgan briesmīgi tā viņa grāmata melu un naidu slīkšņā. Tā ir atkal pilnīgās ķengas. Es nezinu, kāpēc tas bija vajadzīgs, laikam jau bija vajadzīgs. Un tagad es tomēr gribu ieklausieties lūdzu Jāņa Kalniņa viedoklī par Samsonu. Jo man šķiet, ka uz šo autoritāti es tomēr, līdz šai dienai paļaujos un varbūt ir vērts uz... Lielā mērā tieši viņš bija panācis, ka Zinātņu akadēmijas prezidijs pēc Arvīda Pelšas pāriešanas darbā uz Maskavu Raiņa kopoto rakstu sagatavošanu atjauno Valodas un literatūras institūta darba plānos. Vilis Samsons nemirkli nebija goda galvenais redaktors,
viņš ļoti aktīvi strādāja no pirmā līdz pēdējiem sējumam. Gan ar padomiem, gan rīkodams apspriedz par strīdīgiem jautājumiem, gan rediģēdams, un dažkārt arī pats rakstīdams komentārus. Tas ir ļoti zīmīgi. Un, kas nemazāk svarīgi, sagatavoja attiecīgās aprindās labvēlīgu klimatu, lai apšaubāmos pēdiņās Raiņa darbus neaizturētu cenzūru. Te bija vajadzīga gan cieta apņēmība, ka Raiņa kopot rakstu ir jāizdod pilnīgi, gan elastīga diplomātija. Un Vilis Samsons prata pārkļūt pāri pat tām asākajām zemūdens klintīm. Nu, tad lūdzu vērtējiet. Es domāju, šis bija tomēr jāpasaka, ja? Tas ir svarīgs jautājums. Un tagad, es jau domāju, ka no visa tā, ko es esmu sarunājis, rezumējums jau ir skaidrs, vai vajag vēl īpaši uzsvērt tās vērtības, kas tomēr, kuras jāņem vērā, lai pozicionētu rakstus literatūru, zinātnē un reiz arī grāmatniecībā. Vajag vēl to uzsvērt, vai nevajag? Bet pirms uzsveram, es darīgs palūkšam ar Ingrīdu Zemgāru, pavisam īsos vārdos par Raiņa kopoto rakstu veidolu. Jā, vizuāli. Varbūt par mākslinieku Jāni Enbergu. Es jau Gundegai teicu pa telefonu, ka es domāju, ka tas vispār, Jānis patiesībā tāda traģiska personība, ja? Jo tas viņa izcilais zīmētāja talants, kā viņš vienmēr smējās. Ja man naktī pamodina, tad to zinām vajadzīgo profilu, es varu acis neatvērs uzzīmēt. Tā viņš apmēram komentēja to savu darbu. Bet jāsaka, ka viss, ko viņš darīja kā zīmētājs, un ja es to attiecinu tieši uz šo Raiņa izdevumu, uz visiem 30 sējumiem, es šeit tad viņu kaut ko meklējot, esmu visus nolikusi kopā, un es domāju, ka tas ir pietiekami Latvijas mākslas vēsturē nenovērtēts fakts Latvijas grāmatniecībā, un patiesībā vajadzētu saņemties, un tajā 500. Latvijas grāmatniecības gadā varbūt kādu rindu atgādināt par Jāni un par viņa nozīmi tajā, jo es esmu diezgan bieži arī no Gundega tā bija, kas, tā tu nevarēja teikt, kur teica, tas no fotogrāfijām zīmēts. Kāda nozīme no kā zīmēts? Galvenais ir kā uzzīmēts, ja? Un man Kaut? Jā, tieši tā, ja? Man liels prieks, ka to dzird mūsu grāmatniecības speciālists Viesurs Zanders, jo viņi ir atkarīgs arī šī izdevuma pozicionējums grāmatniecības. Nē, es vienkārši uzskatu, nemaz nerunāju par to, kas ir tajos vākos, bet es domāju, ka arī tajā laikā, ja mēs atceramies to kontekstu, vispār dzīves kontekstu kā tādu, ja, ka vienmēr vajadzēja kādu Samsonu kaut kur, lai vispār kaut kas notiktu. Tad pats iesējums, tas palēkais audekls, ļoti daudz nostrādāja kā sociāls arī moments tajā kontekstā, ka Linds un latvietība un tieši tas, ka uz vāku tika izmantot portrets, kas vienmēr zīmēts mākslas darbs, kas vienmēr ir uzrunājošāks zināmā aspektā par fotogrāfiju. Tā kā, viss cieņa Rembergam un viss cieņa izdevējiem un jums, kas Jāni atrada, piesaistīja, viņš nebija jau arī sevišķi jāmeklē tajā laikā, viņš bija ļoti populārs. Es nezinu, kurš viņu piesaistījies. Es arī neesmu, man jāskatās, varbūt, ka paši Jāņa materiālos ir kāda atzīme, bet katrā ziņā viņš ļoti lepojās ar to, jo ja viņa dzīves fināls nebūtu tik bēdīgs, kāds viņš bija,
kad viņš bišķiņ tā kā nogāja no ceļa un līdz ar to tā viņa skaidrā domāšana. Viņš bija izteikts mākslinieks, ja, tāds ārkārtīgi emocionāls un ļoti tāds ātri iekšēji reaģēja uz visām būšanām un nebūšanām. Viņš bija izdomājis, ka viņam jāuztais ir savs dzīves pārskats lejā zem Rāclaukuma tajā izstāžu zālē. Un pirms kaut kādiem, pirms nāves pirms kādas 2 gadus pirms nāves, viņš sāk gatavoties tai izstādei, un tad nezinu, kāpēc viņam bija radusies doma, ka visi tie viņa darbi, ka viņš viņus izliks, visu to pazemi piegāzīs ar serapapētiem savu darbu. Un tad viņš man pasauc un parādīja, visus tos savus darbus viņš bija 3 kārt palielinājis. Un es atļāvos, es viņam atļāvos māksliniekam teikt, jā, kas tu galīgi, es saudās iebraucu. Tu taču esi zaudējis pilnīgi katru darbu vērtību. No tā mums tā pēdējā saruna palika, tā viņš to izstādi neuztaisīja un tad ļoti ātri aizgāja. Bet katrā ziņā šis veikums Latvijas grāmatniecībā mākslas nozīmē izcili. Paldies! Nu tad vēl īsi pavisam. Kas būtu jāuzsver par šo izdevumu piedomājot? Pirmkārt, tātad, akadēmisks, tātad līdz šim pilnīgākais izdevums tirdzniecējumos ir unikāla parādība Latvijas grāmatniecībā un literatūrzinātnē. Tas ir pamatnostāde. Tajā ietvert visa dzejnieku publicētā un nepublicētā dzeja, pabeigtās, nepabeigtās un aizsāktās lūgas, proza, apjomīgais epistolārais mantojums, dienas grāmatas, radošās ieceres, tā saucamās radāmās domas, publicistika, raksti par literatūru, teksti, publicēšanai sagatavot, respektējot autoru stilu un leksikas īpašības, darbietilpīgā Raina teksta apguve, pārbauda, salīdzināšana, piedodiet dažus brukskļūdus, precizēšana, rediģēšana un to komentēšana, veikta uz stingri zinātniskiem pamatiem. Varam akceptēt šādu rezumējumu. Bet vēl ir 2 cilvēki jāpiemin, viens cilvēks vismaz. Katrā ziņā valodniece Aina Blinkena, Rudolfs Grabis tur patiesībā šī kontekstā ir, jā, bet sagatavošanas procesā kas ir ļoti svarīgi, tika iedibināti pamati jaunam virzienam latviešu filoloģijā, tekstoloģijai. Tās pamatprincipi tika izstrādāti institūta literatūrzinātniekiem cieši sadarbojoties ar valodas konsultanti Ainu Blinkenu. Lai viņai viegls smiltis, vienīgais, ko viņa pēc tam pārmeta sev, kad mēs runājām reizi vien par šiem tekstoloģiskiem principiem, ka viņi ir atstājusi to Raiņa nav rakstību ar U, ka to tomēr varbūt ka vajadzēja mainīt. Bet tur neko. Un skolas bērni tagad lasot Raiņa darbus, daudz jau viņi to dara, un tā sakot, tagad domājot, ka nav jāraksta ar U. Tad vēl visbeidzot par to grāmatniecību vēl īpaši, ja, tā Raiņa darbu kanoniskie teksti, izdevuma sagatavošanas gaitā tika rūpīgi pārbaudīt un precizēt katrs labojums un jo īpaši būtisks teksta grozījums. Salīdzinājumā ar iepriekšējām publikācijām tika izskatīts un akceptēts galvenajā redkolēģijā, kā arī pamatots katrs sējuma lietišķajos komentāros. Tā tas bija tiešām. Uz šiem kanoniskiem tekstiem, tas ir, ko es gribu īpaši piekodināt, te izdevēji ir laikam nepārāk daudz, bet uz šiem kanoniskiem tekstiem vajadzētu pamatoties visiem nākamajiem Raiņa darbu izdevumiem un tūkojumiem. Vai mūsu grāmatniecības praksē tā patiešām notiek? Viestur, kā jūs domājat? Tas ir atbildams jautājums. Jā. Es domāju, ka ir tik daudz vērtīgas atziņas un aplausos, lai tikai pārdomāt. Te ir beigās visi kopīgā Raiņa raksta sastādīta. Visa nav. Inusī, tevs tur nav. Kur tu biji? Nav arī Elze Knopa ir paslēpusies aiz Viļa Samsona. Vēl daži sastādītāji nav. Tas bija arī tāds rituāls. Foto uzņēmums, jā, tāds var teikt, labi, ka tāds ir. Vēl gribu tikai, esmu jau galā. To, ka piešķīra Latvijas PSR valsts prēmiju
Un nekaunos no tā. Es domāju, ka tas ir pelnīti un pamatoti, un tā sakot, tur tika ieguldīts daudz cilvēku, ne tikai zināšanu, erudīcijas, tīri tehniskus piepūles, bet arī dzīves, jā, un pašās beigās, tomēr es gribu nobeigt ar kaut ko tādu. Tātad, ar 58. gadu Ziemeļblāzmas apgāds Vesterosā, ar dārgo, bez kādiem pabalstiem veikto Raiņa rakstu izdevumu bija iesticis ap 68,000 kronu parādos. Tas ir minēts Raiņa Aspazīšas 1. gada grāmatā 1967. gadā. Un kas notika mūsu rakstiem? Kļūdaini noteikti tirāža. Uz tā dzejas un dramatisko darbu sējumiem iepriekš bija parakstījušies 30,000 abonentu. Apmēram puse arī uz šaram speciālistu lokam paredzētajiem variantu sējumiem, tie, protams, netika izpirkti. Kas ar viņiem notika, izdomājiet lūdzu paši. Un tagad ir pats pēdējais, ko es tomēr gribu uzsvērt. Man liekas, ka to visi redz, ja? Tāds ir mans gala secinājums. Paldies par uzmanību. Raiņa pieminekli, es nevaru neparādīt vēl par to. No zaļaniekiem, ziedi no zaļaniekiem, paldies, paldies, paldies.